Čau! Klausies, apsveic ar augstās zupas gatavošanas sezonas sākumu. Būs baigi garā filma par augstās zupas gatavošanu. Es esmu pilnīgi aizmirsis, kā viņi jāgatavo. Es viņu gatavoju kā pagājušajā gadā. Arī kartupeļus nevar saprast, vai vajadzēja viņus vai nevajadzēja. Bet katram gadījumam es viņus tagad nomizošu, redzi. Man liekas, tomēr, ka vajadzēja. Atklāt sakot, internetā pat apskatījos. Cits saka vajag, cits saka nevajag. Man liekas, ka vajadzēs. Arī kartupeļus. Vēl vienu tādu pašu nomizošu. Un tad jau skatīsimies tālāk. Šodien pirku tirgu kartupeļus ar pārdevēju baigi feini parunājamies. Un konstatējām, ko konstatējām. Vienojamies par pārdevēju, ka vajag vēl uzēst vecos kartupeļus, kamēr var dabūt. Drīz jau būs jaunie. Tā mēs papļāpājām, nosmaidījām un nopirku es vecos kartupeļus. Baigie kartupeļīši. Vecie. Nopēc vecos kartupeļus, kamēr vēl var dabūt. Drīz būs jaunie. Tā visu lai dzesējās. Izskatās jau diezgan smieklīgi, bet ko lai dara. Tā. Tālāk ņem šī tādu bļodu. Tieši tādu. Un sagriez gaļu. Tā nerādīt, tad zin, kā jāgriež gaļu. Un griez gaļu un kaut kā ienāca prātā, ka daži kaut kādām zupām liek klāt kaut kādas cīsiņas. Var saļanku liek klāt cīsiņas. Var augsto zupu liek arī klāt, man liekas, cīsiņas tomēr. Zupā jāliek klāt tikai nekāda cīsiņa. Cīsiņa jādod ir, nezinu, kaķiem. Suņiem, kaķiem. Varbūt pa mastākāju piegriezīšu vēl. Tā. Tālāk ņemam olas vārītes. Baigi mazās. Bet tās ir vistu olas. Tās nav paipaloliņas. Pagaidām 3 tā redzēs, kas tur būs tālāk. Redz, griežu tās olas un atcerējos, ka cits jau liek klāt tādu, šitādu te, šitādus gabalus. Bet man liekas, ka man šodien gribās kapāt. Šito visu bļodā, protams. Un tūlīt ķersimies pie gurķa. Redz, kur ir gurķis. Sagriezu gurķi. Kaut kādā strēmulītēs, tā kā bišķi nezināju, kā griezt, kaut kā sagriežu. Kas būs. Liks tos kartupeļus bišķi klāt. Bišķi palika, varbūt vēlāk pieliks. Pamaisīs, redzēs, kas tur sanāk. Tālāk vajag, nevar redzēt, bišķi var redzēt bietas. Bietas galda marinētas, galda un kefīrs. Ilgi pētīju, nevarēju atrast, domāju, kas tas pa kefīru? Viņš Polijā ražots, vajadzētu būt diezgan labs. Un tagad, protams, tas nesaprot, noliek garām ar bišķi, tas nekas nesaprotamākais, cik daudz tur viņu visu vajag. Tur ir liels izredzes kļūdīties, bet lies un maisīs un garšos. Ir bišķi līdzīgs jau augstai zupai. Būs līdzīgs augstai zupai. Nē, tas bietas vajag vairāk. Viņam jābūt sarkanākam. Ko es vēl nepieliku, kaut kā. Nevar saprast, ko es vēl nepieliku. Kas būs, viss puslīdz burka. Viss puslīdz burka aizgāja. Paliec smukāks. Bišķi smukāks paliek. Jā. Ja tā veidniecā šitādi atnest, tu teikt, ka ir diezgan labs, ne? Tā, redzi, kas man ir. Redzi, ķīploka pipars.
Un tad man vēl ir Svanetijas sals. Kas ir Svanetijas sals, to jau visi zina. Un zinu, ko es vēl lieku klāt. Es vēl lieku klāt, nezinu, karotu vai kaut cik. Tur arī jāliek un jāgaršo. Man garšo, ka ir klāt sidrs. Nu, varbūt vēl bišķi parasto sāli piebēršu. Klausies, baigi feini trāpīja ar tiem pipariem. Cerams, ka sinepējiem arī izdosies. Pipariem baigi labi trāpīja un sāli ļoti garšīgi. Bišķi piparaini, feini sāļi, viss. Tas sinepēs, man liekas, vajadzēs vairāk, bet tur viss ir jāgaršo. Visu laiku jāgaršo. Zini, kas te ir interesanti? Te ir rakstīts izcelsmes valsts Uzbekistāna. Nu, kas tā būtu domājis, ka mēs te šovakar uzbeku divlis ēdīsim. Nu. Tā. Vēl pa kefīru. Jā, no foršu. Un kas tagad izēdīs tik daudz? Zini, tikko pagaršoju, nosmējos un nodomāju. Ledu var likt klāt, tur kefīrs pa siltu izrādās. Nē, ieliks to zupu pēc tam leduskapī, bet man ledus ar leduskapī varētu piebērt ledu klāt. Kefīri gandrīz visu pudeli, nu cik palika, kaut kas palika, bet maz palika. Nu, kā izskatās, jau labāk izskatās. Es vēl zinu, kas tur obligāti vajag divas ar man ir. Vēl būs divas tūlīt, un kas tad vēl bija vajadzīgs, pat nevar pateikt vairāk. Nu, un kas te būs sanācis? Te būs sanācis augstā zupa, vai nē. Nu jā, tā nav nekad bieža zupa, tā ir augstā zupa. Siltā, jāliek leduskapī, lai paciest bišķi. Nu, feini, man liekas, tie kartupeļi arī derēs. Pa pirmo sortu. Viss. Nu. Re, kur ir mana zupa. Apakšā vēl palika balts šķībra, lai var redzēt. Nu, kurā momentā tā viņa vissmukākā. Groz kā grib, viņa diezgan smuka. Galvenais, ka viņa garšīga.